Esiet sveicināti NRA sarunās. Šodienas studijas viesis ir Latvijas vārdu ierakstījis Ginesa rekordgrāmatā uz palikšanu Krišjāns Rateniks. Labdien, Krišjāni! Labdien! Pastāstiet, kā jums tas izdevās nokļūt un Latvijas vārdu ierakstīt patiesībā uz palikšanu Ginesa rekordgrāmatā? Tas jau bija mans sens sapnis, piepildīt kādu savu sapni, iekļūstot Ginesa rekordu grāmatā. Un nevis ar apēstajiem vairāk burgeriem vai tur salauztajām spuldzītēm vai visu kaut ko tādu cilvēku izdomā, bet man bija svarīgi piepildīt šo sapni tieši, kas ir saistībā ar velosipēdu un ceļošanu. Tad jūsu, piedošanu, tad respektīvi tas precizējošais ir velomens. Tātad velomens ir Ginesa rekordu grāmatā vai Krišjāns Rateniks ir Ginesa rekordu grāmatā? Krišjāns Rateniks, bet mani jau vairāk kā 20 gadus velo aprindās pazīst vairāk kā velomenu. Un šis te, ka es veidoju arī velo ceļojumus, man palīdzēja manā plānošanā tikt pie Ginesa rekorda. Es 9 valstis nobraucu 24 stundās. Nepilnās, cik es lasīju? Jā, nepilnās. Tas uzdevums no Ginesa rekordu grāmatas puses bija uzstādīt, tā kā rekords tiks uzstādīts, ja es 24 stundu laikā apceļošu vismaz 9 valstis ar velosipēdu. Bet valstis jūs pats varētu izvēlēties, kuras apvienot, vai kā tas ir, vai nosaka Ginesa rekordu grāmatā kaut kādus priekšrakstus, kā tas ir, kā nonācāt līdz tām, kurām jūs izbraucāt cauri un kuras tās bija, varbūt jūs varat atklāt mums? 90% ir plānošana, un es noteicu šo te maršrutu, kāds tas būs maršruts, un tas bija, ja neteiksim gadiem ilgi, tad mēnešiem ilgi sēdēšana pie kartes, rēķināšana, skatīšanās par augstumu metriem, kilometriem, laikapstākļiem un robežām un tā tālāk. Skaidrs, ka tās ir Eiropas valstis un tās, kas ir Schengen zonā, kur nav robežu, kur tev nav jātērē laiks uz robežām. Un tātad maršruts bija mana paša veidots. Un, protams, ka bija jāizpilda milzumu daudz nosacījumu no Ginesa rekorda puses. Es teikšu, juridiskie nosacījumi. Ja jūs gribat nodibināt Latvijā uzņēmumu, tad tas ir 10 reizes vieglāk nekā iekļūt Ginesa rekordu grāmatā, šos te pierādot arī juridiski, ka tu esi šo te izpildījis. No kuras valsts jūs sākāt savu ceļojumu? Es sāku no Itālijas un Šveices robežas Alpu kalnos un beidzu savu braucienu Nīderlandē. Wow, tad respektīvi Itālija, Šveice. Pa kalniem sanāca braukt? Sākums bija kalni, arī pie beigām bija kalni. Mums tā kā šķiet, ka varbūt Nīderlanda ir tur vispār zem jūras līmeņa, bet es beidzu viņas augstākajā virsotnē, kas ir gandrīz 400 metri virs jūras līmeņa. Patiesībā tas maršruts bija gandrīz ideāls. Viņš bija iespējami taisnāks un bija arī valstis, kā pieņemsim Austrija, kuras biju tikai 200 metrus šajā valstī iebrauc. Ir tāds ceļš, kas burtiski tikai skar Austrijas teritoriju. Jo no noteikumiem bija norādīts, ka tev ir jāiebrauc valstī, bet nav teikts, cik ilgi tev tur ir jāpavada un cik metri ir jāiebrauc. Bet tā kā ir no GPS mazas novirzes, tad labāk drošāk iebraukt vairāk metrus iekšā, nevis palikt tikai uz robežas. Un tad jums iebraucot Austrijā šos 200 metrus, cik es saprotu, bija jāfiksē ar lieciniekiem, ka jūs esat bijis, jo tā procedūra paredz to, ka jāvāc pierādījumi par šādu. Jā, man bija atbalsta mašīna, kas pārsvarā nodarbojās tieši ar liecinieku meklēšanu un visiem juridiskajām lietām. Un tad, kad es piebraucu Austrijā, Šveicē vai jebkurā citā valstī, kur es biju, bija jau liecinieki sadabūti, bija papīri aizpildīti un es piebraucu, nofotografējos. Viņi tiešām redzēja, ka tas ir dzīves cilvēks un es devos tālāk. Brīnišķīgi. Bet bez atbalsta komandas tas būtu sarežģītāk izpildāms, pareizi saprotu? Nobraukt šo te attālumu es varētu, bet juridiski tas nebūtu nekādi iespējams. Man nebūtu laiks meklēt, jo šis ir par neapstāšanos.
arī uz šīm te nepilnām 24 stundām es vairāk kā pusstundu pavadīju stāvot. Nu, tas ir ar lieciniekiem, tā ir pārģērbšanās un tā tālāk. Krišjān, kur tas entuziasms un spēks šādu ten paveikt, nobraukt šādu gabalu? Cik jūs kilometrus nobraucāt? Es, ja nemaldos, nobraucu uz 715 km 23 stundās un 54 minūtēs. Abrīnojami. Jā, nu, protams, ka pirmais pusceļš bija gana viegls. Pa kalniem. Viegls. Jā, nu, tur, protams, lija lietus daudz un tā, bet vidējais ātrums bija ļoti labs. Tas būtu? Vidējais ātrums bija ap 36 km/h, kas jau pārsniedza manas prognozes. Bet tad, kad tuvojās nakts, es paliku lēnāks, laikapstākļi palika sliktāki, man bija nogurums un bija stundas, kad es sapratu, ka es īsti vairs nevaru paspēt. Jūs gulējāt? Vai jums sanāca šajā laika periodā 23 stundās bez gulēšanas, bez, kā ir ar labierīcījām, apmeklēt, kurā brīdī? Nu, jo tomēr katrs laika moments ir īpaši svarīgs. Lai apmeklētu labierīcības ir jāapstājas, man nav laika apstāties, līdz ar to es to daru braucot. Es ēdu braucot, es ģērbjos braucot, es daru visu braucot. Abrīnojami. Ātrums ir pārsniedz patiesībā tā kā apdzīvotās vietās atļauto principā Latvijā, kā mēs zinām. Tas ir īpaši tomēr ar velosipēdu sasniedzams ātrums, tas nav viegli izdarīt 36 km/h. Jā, nu tas bija tas sākuma vidējais ātrums. Patiesībā, ja es braucu pa biķernieku trasi, tad tas būtu droši, un to es varētu izdarīt, un to varētu izdarīt gana daudz ultragaro distanču sportisti. Bet man bija jābrauc pilsētas satiksmē. Pie tam pa 9 dažādām valstīm, dažādi noteikumi, ir luksafori, apļi, satiksmes sastrēgumi un tā tālāk. Un tas viss man bija jāizplāno, kā es šo atbraukšu, cik daudz es varu atļauties pārkāpt lietas, jo, ja es pārkāpšu, pirmkārt mani var notriekt, otrkārt mani var apstādināt policija. Un pie šiem 2 faktiem man rekords uzreiz pazūd, jo es nevaru atļauties laiku tērēt kaut kam citam. Līdz ar to man ir laba pieredze braukšanā daudzām Eiropas un arī ārpus Eiropas valstīm. Nu, tā kā es izbraucu uz šo te savu pieredzi un veiksmi. Kāpēc šis rekords, cik es saprotu, cik es iepriekš lasīju, tomēr uzskatāms, ka tas nav pārspējams, ka kāds 10 valstis apvienot, tas būtu faktiski neiespējami? Jā, nu man kaut kā šis rekords atlikās, jo tad, kad es par to domāju, tad bija tikai 6 valstis. Nu, kamēr es domāju, kāds realizē, tad ir 7, 8. Patiesībā labi vien bija, jo es būtu uzstādījis 7 valstis, un tad nākamajā gadā pārspētu to. Jā. Līdz ar to tas brīdis, kad bija 8 valstis, es sākumā plānoju pa 10 valstīm. Vai tas ir reāli? Nu, tīri tehniski tas nav iespējams. Tāpēc, ka neviens riteņbraucējs pilsētu vidē nespēs veikt tik lielu attālumu, apvienojot šīs valstis. Es jau nesaku, ka tas galīgi nekad nebūs iespējams. Galu galā mums arī valsts robežas reizēm mainās. Bet man pašlaik šķiet, ka šo rekordu nepārspēs, un viņi jau gandrīz 2 gadus neviens nav pārspējis. To apsveicu, tas ir tiešām cienījams rekords un sasniegums. Krišjān, bet kā līdz tam nonāca šāda veida velo slodzes? Patiesībā, cik jūs saprotat, jūs neesat mācījies tur Murjāņu sporta skolā vai kaut kādā veidā profesionāli gatavojies velo braukšanai. Jūs esat pats no savas iniciatīvas kaislīgs velo braucējs, kurš izdomājis šo pārvērst par savu dzīvesveidu un patiesībā arī saprotu darbu. Kā jūs līdz tam nonācāt? Nonāca tā, ka man interesēja riteņbraukšana. Bet tas ir bijis vienmēr, vai tas bija kādā tādā apzinātākā vecumā jau? Teiksim tā, iemācījos braukt ar riteni vēlu. Man liekas, man bija jau 6 gadi. Mūsdienās bērni brauc ātrāk ar velosipēdu. Mani aizveda mamma, man bija, nezinu, kādi jau 11 gadi, uz NN Mars sporta skolu. Ka varētu trenēties riteņbraukšanā. Bet tajā brīdī tie bija 90. gadi, un
treneris pateica, jā, var nākt, bet vajag ar savu kalnu velosipēdu, jo viņi tieši bija atvēruši jau tā kā kalnu velosipēdu to nodaļu. Un es pateicu, man nav velosipēda, un pagriezos un aizgāju. Tas tā kā bērnības sapnis, kurš principā tajā brīdī aplauzās mazliet. Jā, bet tas ir ļoti labi, jo bieži vien es arī skatos uz saviem paziņām draugiem. Tie, kas trenējās riteņbraukšanā, viņi ātri vien izdeg un pazūd, jo tie treniņi nesaliekās varbūt ar viņu sapņiem kopā. Es sāku vienkārši pats braukt ar velosipēdu, un es nekad dzīvē neesmu trenējies, es esmu braucis savam priekam. Es gribu braukt, es braucu, es negribu, nebraucu. Braucu tik ātri vai tik lēni, tā kā es vēlos. Un sākumā tie bija tādi individuālie braucieni, kur es devos viens pats. Man nevajadzēja nevienu citu. Piedzīvojumu braucienu. Krišāņa piedzīvojumu braucienu. Krišāņa piedzīvojumu braucienu, jā, skolas laikā, kad aizbrauc pārāk tālu un atgriežās pārāk vēlu mājās, un mājas darbi nav izpildīts. Tāpēc. Un sāku arī vēlāk ceļot jau pa Eiropu. Bet pats individuāli? Viens pats, jā. Un tad vienā brīdī es sapratu, ka es taču varētu braukt ar kādiem citiem kopā, kaut vai ar kādiem draugiem un dalīties ar saviem iespaidiem, jo kaut kā tas periods beidzās, ka visu gribās vienam pašam darīt. Un tā, pamazām es sāku ievilkt arī kaut kādus savus draugus, bija gan Latvijas braucieni un bija arī ārpus Latvijas, un es sapratu, ka ir pieprasījums pēc šādiem te nišas velobraucieniem, veloceļojumiem, un tad vienā brīdī es aizgāju no parasta darba, kas ir no 9 līdz 5, aizgāju projām un nodibināju savu uzņēmumu un sāku vest veloceļotājus pa pasauli. Tas, ko mēs tagad pazīstam, ir velomens.lv, ja pareizes nosaukumu zinu. Jā, tā kā man ilgi nevajadzēja domāt, kā sauksies mana mājaslapa, kā sauksies mans uzņēmums, jo mani jau tajā laikā daudz pazina kā velomeni, un tad velomens, kurš ved veloceļojumos. Krišāņ, tas bija tā, jebkurā hobija līmenī, pats realizēja savu sapni, brauci priekš sevis un paralēli taču kaut kāda arī profesija apgūma. Tomēr saprati, ka tomēr velosipēds būs ne tikai kaislība un hobijs, bet arī tiešām dzīves tāds pamatnodarbs veids. Jā, es pabeidzu Latvijas Universitātes ekonomikas un vadības fakultātē bakalauru, ieguvu tā kā ļoti vispārīgas zināšanas uzņēmumu vadībā, bet es tagad tās novērtēju, jo man ir vieglāk kārtot dažādas dokumentus. Formalitātes un grāmatvedības lietas un tā tālāk. Bet mana kaislība vienmēr ir bijusi ģeogrāfija, un es esmu arī studējis ģeogrāfus, neesmu tos pabeidzis. Bet tā ģeogrāfija, ko es ikdienā saskaros, plānojot, sēžot pie datora un braucot pēc tam dzīvē, pārbaudot to reālo situāciju, tas viss man patīk. Man patīk arī loģistika, jo plānot, cikos, kur un kā tas notiks, un pēc tam pārliecināties dzīvē, kā tas viss darbojās. Šis atsaucās arī uz šo Guinness rekordu. Kad tas viss teorijā uz papīra ir izplānots, un tagad tu mēģini to pierādīt dzīvē, praksē, ka tavs plānojums strādā. Tas ir ļoti patīkams gandarījums piedzīvot, ka saplānotais īstenojas un realizējas pareizi. Jā, manā darbā ir principā 2 gandarījumi. Viens ir šis te saplānotais realizējis, vai arī nerealizējis, un tad tu pārplāno kaut ko. Un otra lieta ir tad, kad tie klienti, riteņbraucēji pasaka, ka wow, viņiem šeit tik ļoti patīk, šis ceļš ir tik skaists. Un vienkārši viņi ir pavadījuši savu atvaļinājumu aktīvi, bet reizē arī ļoti daudz redzējuši. Tā ir viena no tādām pozitīvām atsauksmēm, ko es pētot personas profilu, ir tas, ka atsauksmes ir ļoti pozitīvas tiešais tā, ka jūsu ceļojuma organizētie patiešām ir ļoti izplānoti. Cilvēki jūtas absolūti mierīgi, viņi zina, ka viņiem ir viss principā paredzēts, un ļoti interesanti un ļoti skaisti skati.
ka ļoti iekļaujot tādā veidā arī parādot pasauli un dabas dažādību. Un, cik es saprotu, jums pēdējais ceļojums bija uz Japānu, kas svaigākais, zināmais. Kādi jums pašam ir priekšstati par Japānu, piemēram, ceļojums uz Japānu? Kāpēc Japāna? Japāna ilgu laiku manā galvā bija kā dārgs, neaizsniedzams galamērķis, un es par viņu pat nedomāju, jo man īsti nepatīk braukt uz tādām pārlieku dārgām valstīm, kur viss tās izmaksas ir Bet milzīgas. Šveice arī mums Eiropā ir viena no dārgākajām, kā saka, Jā, izmaksu tā citadelēm. aktīvi es neesmu plānojis nevienu ceļojumu pa Šveici, varbūt mazliet tur ir iebraukts un tā, bet un tad es nejauši uzdūros pirms kādu pusotru gada vienā rakstā par velo braucienu pa Japānu, un tur bija uzsvērts, ka patiesībā viņi nav dārgi. Un kad tur ir labākie laikapstākļi, un paskatījos bildes, un galu galā es pirms 20 gadiem universitātē esmu mācījies arī japāņu valodu. Tas gan bija viens semestrs, bet man pamatzināšanas bija, pašlaik jau viņas vairs īsti nav, jā. Man tas ieinteresēja. Un es izplānoju tādu izpētes veloceļojumu tieši pirms gada. Es aizdevos vienatnē uz Japānu 8 dienās, izbraucu maršrutu, un es biju ārkārtīgi patīkami pārsteigts. Kas jūs pārsteidza? Jo daba, teiksim, nav nekas kardināli citādāks nekā šeit Eiropā. Es teikšu, ka jebkurā valstī, uz kuru mēs dodamies, pirmais, ar ko mēs saskaramies un ikdienā komunicējam, ir cilvēki. Un cik cilvēki ir laipni, pieklājīgi, atsaucīgi. Tas rada šo te labo vai slikto priekšstatu par valsti. Un Japānā cilvēki ir ārkārtīgi pieklājīgi, pateicīgi, viņi mēģinās visādi palīdzēt. Un Japāna nav dārga valsts. Ja mēs neskatāmies Salīdzinām ar Latviju. Cenas var salīdzināt, pārtikas cenas, piemēram, kas interesētu, domāju, daudziem. Salīdzinot ar Latviju, ja mēs salīdzinātu pirms gadiem 11, tad vienmēr mēs salīdzinājām ar Latviju. Tagad Latvija ir viena no dārgākajām Eiropas valstīm, ir īpaši pārtikas ziņā, tāpēc Japāna ir krietni lētāka. Jā, ir, protams, atsevišķi ir viesnīcas, atsevišķas pozīcijas, ir tāpat arī augļi, tur ir dārgi, bet kopumā tur var aiziet uz restorānu un pasūtīt to, ko tu vēlies. Un ēdiens tur ir ļoti garšīgs, tur ir viss sakārtota infrastruktūra un viss notiek laikā. Un kā jau es minēju, man kā loģistikas fanātam, man ļoti patīk tad, kad viss notiek līdz sekundžu precizitātei. Ka var izpildīt ieplānoto. Bet kāds ir nākamais vai tālākais galamērķis, kas jums ir bijis ar velo? Kā jūs dodaties? Jūs piedāvājat saviem draugiem, saviem atbalstītājiem, sekotājiem kādas trakas idejas arī? Kas ir nākamā trakā ideja? Manuprāt, daudziem šķiet traka ideja tas, ka es jau 10 gadus reizi nedēļā rīkoju tādus veloziemas velobraucienus, kur mēs braucam ar velosipēdiem darba dienas vakarā, vienkārši 3 līdz 4 stundas ziemā, tumsā, augstumā. Galvenokārt tie ir kaut kādi mazie grāns ceļi, meža ceļi. Mēs nejaucamies mašīnu lietās un mēs netraucējam mašīnām. Un dažiem tas šķiet traki. Jums ir sekotāji daudz, kas piedalās šajos piedzīvojumu braucienos? Tas ir tāds ļoti nišas lieta. Jā, un kurš brauks tagad? Labāk taču pasēdēt vienkārši mājās vai, aiziet uz sporta zāli. Jā. Bet ir pietiekami cilvēki, kas brauc, un retu reizi mēs esam mazāk par 10 braucējiem. Tas ir iespaidīgi jebkurā gadījumā. Jā, protams, ka dienas gaismā tad būtu citādāk un tā, bet es jau saku, mēs mierīgi varam pārasties mājās 10. vakarā vai 12. Jo mēs jau tāpat no ģimenes to vakaru esam atņēmuši, un līdz ar to mēs varam pabraukt arī ilgāk. Pilnvērtīgi izbaudīt. Ko par jūsu dzīvesveidu, arī hobiju, darbu saka jūsu ģimene? Tas tomēr ir daudz laiku paģēroši no jūsu ikdienas, un gada griezumā es domāju, ka jūs daudz esat prom no ģimenes. Jā, daudz jau domā, ka es esmu vispār lielākoties prom no Latvijas, bet man patīk statistika, es tā veicu, un es
2/3 es pavadu Latvijā, un 1/3 no gada es pavadu ārpus Latvijas. Tas ir vidēji 8 dienas aptuveni mēnesī, kad es esmu aizdevies komandējumā. Bet, protams, ka paliek vēl arī darbs šeit pat Latvijā pie datora, paliek kaut kāda ikdienas arī velobraucieni, jo es nevaru tā, ka es mēnesi nosēdēšu dīvānā un tad es tagad braukšu pa kalniem. Man tomēr ir jānotur sevi kaut kādā fiziskajā formā. Ģimene, man liekas, sen jau to ir sapratusi, un tas nebija nekas tāds jauns, un es esmu ceļojis arī vēl pirms man bija ģimene, tā kā es neesmu sev kardināli mainījis. Jā, man vairs nav tas darbs no 9 līdz 5, bet tad, kad es esmu Latvijā, tad es varu vairāk pavadīt laiku ar bērniem. Tad, kad es neesmu, tad es neesmu, jā. Cik jūs gada griezumā nobraucat kilometrus? Es ceru, ka šogad būs 24,000, tie ir nieka 2,000 mēnesī, un praktiski es to pašu arī nobraucu ar automašīnu. Man liekas, tas ir tāds vidējais Latvijas rādītājs, cik autovadītājs nobrauc ar mašīnu. Bet man tam visam klāt vēl nāk arī velosipēds un vēl, protams, 10,000 kilometri pa gaisu. Es esmu principā tādā nepārtrauktā kustībā. Tas ir iespējams 2,000 mēnesī, tas ir dienā jums vidēja izrēķina attiecīgi. Es nezinu, man liekas, kaut kāds 65, 67 kilometri. Tas jums tā kā pašsaprotam ir manā ieskatās tāds atdzirdu 60 kilometrus nobraukt, tas ir... Jā, bet es nebraucu katru dienu. Un gadā ir vismaz kādas 40, 50 dienas, kad es nepieskaros velospēdam. Protams, ka tas citreiz saistīts ar pārlidojumiem un tā, bet ziemā es dažreiz arī paskrienu, es arī slēpoju, un es daru arī citas lietas. Pēdējā laikā man ir iepatikusies arī skrituļu slidošana. Krišjān, kā ir velo braukšanas kultūra Latvijā? Ir palikusi populārāka vai tomēr saglabājas vidēji pēc novērojumiem? Kā ir velo atbalstītāji, kas vēlas braukt ar velo, kas vēlas apgūt plašākas prasmes spektru, braukt ar velo, tur trenēties speciāli kaut kā, vai tomēr vienmēr ir bijuši interesanti un tas skaits nepalielinās? Es domāju, ka es esmu šīs velo sacensību lietās un velo lietās jau diezgan ilgi, jau vairāk kā 20 gadus. Ja pirms gadiem 10 bija izteikts kults braukt velo sacensībās, kas ir varbūt ne profesionālās, bet tur svētdienās notika dažādi. Jā, Seb bija tādas braukšanas. Jā, Seb maratona un tā. Vīvus bija arī, jā. Ir joprojām. Tad šis segments sacensības mazliet noiet otrā plānā, jo cilvēki vēlas braukt ar velosipēdu, vairāk izbaudīt šo procesu, un daži izbauda arī sacensībās. Vairāk tādi social raidi, kas ir tādi kopbraucieni, kur tas sacensību elements paliek otrā plānā. Un šādi mēs piesaistam vairāk riteņbraucējus, jo ne visi ir gatavi braukt sacensībās. Tur ir vajadzīga labāka tehnika tomēr, un tām ir nopietnāk jāgatavojās. Savukārt tādos vienkāršākos izbraucienos brauc kaut vai džinsās, un tad tu ātri sapratīsi, ka varbūt tomēr var kaut ko vairāk tur uzvilkt. Kad nav tik ērti, tomēr džinsās jā. Un ka varbūt iepriekš var pabraukt ar riteni, tā kā bišķiņ pierast pie šīs sēdpozīcijas. Es teikšu, ka mūsu paliek vairāk, jo cilvēki grib arī aktīvāk aizvadīt savus brīvdienas, savus atvaļinājumus, un ne visiem interesē atpūta tikai kurortā. Esmu pamanījis, ka ir attiecīgi velomeni noteikti maršruti, kas kā karsti pīrādziņi tiek izķerti, ka pat nepaspēja acis pamirkšanāt un jau maršruts uz galamērķis kāds ir jau izpirkts un norezervēts. Tas nozīmē, ka interese cilvēkiem ir liela par velo braukšanu ārpus Latvijas, velo ceļošanu tā saucās. Jā, bet šis ir tāds, es teikšu, ļoti nišas produkts, jo man ir komforta velo ceļojumi. Un, daudz to varbūt domā, kā tad tur būs tagad, es pusi braukšu mašīnu, pusi riteni vai kā. Bet mēs guļam viesnīcās, tas ir primārais. Mēs neņemam teltis,
un mēs vedam līdzi pašu nepieciešamāko. Kas ir pats nepieciešamākais? Tas ir minimāli, 3 kilogramu velo soma, kas tev ir uz nedēļu. Tur ir maiņas apģērbs, tur ir kaut kādas higienas lietas, tur ir lietus jaka. Un viss? Visu pārējo mēs varam nopirkt pa ceļam, mēs varam paēst pa ceļam, mēs ejam, baudam restorānus, mums ir brokasts un mēs ieejam vietējā kolorīta veikalā. Tā kā šeit nav par to, ka tev ir jāved daudz mantas līdzi. Mēs varam nobraukt arī vairāk, mums ir krietni vieglāk uzbraukt kalnā. Jo es neslēpšu, ka visi mani ceļojumi pārsvarā ir kalnainos apvidos, jo tik plakanas valsts kā Latvija ir grūti atrast vēl Eiropā. Nīderlande? Un ja es arī aizvedu uz šo te valsti velo ceļotājus, viņi saka, jā, bija forši, bet mēs tomēr gribam kaut kādus skatus, kas mazliet nav līdzīgi Latvijai. Tas nozīmē, ka pacelties tomēr virs horizonta nedaudz. Nepavelti visi pārgājieni un kalnā kāpšana ir gana populāra tieši no skatu viedokļa. Bet jūs arī Latvijā rīkojat, man ļoti simpatizē, nevis pats sacensības, bet pasākums apceļo Latviju, Latvijas robežu. Jā, izstāstiet vairāk, kas ir interesanti, kādā veidā, jo tomēr ir kaut kāda, man liekas, robežas daļa Latvijai, kur nevienmēr tā viegli var par velo pabraukt. Principā šis te viss radās Covid laikā, uz ko es tagad skatos, ka tas bija tāds izaugsmes punkts. Ja daudziem šķist, ka tas bija tāds briesmīgs laiks. Jā, velomens nevarēja ceļot. Jā, velomens nevarēja ceļot, un Latvijā nevarēja notikt velo sacensības, jo tika aizliegta pulcēšanās. Savukārt šādi te ultra garie velo braucieni, kur dalībnieki brauc pa vienam, viņi nepulcējas, viņi ir distancē izritojušies, jo distance ir 500-600 kilometri. Tas viss varēja notikt. Un tādējādi Covid gados mēs 3 gados apbraucām apkārt Latvijai. Tas ir faktiski iespējams kaut kā to robežu, protams, plus mīnus kaut kā pietuvojoties robežai. Tajā laikā jau tika slēgta šī te Krievijas un Baltkrievijas pierobeža un nācās maršruts pārplānot, un mēs strādājam ar robežsardzi kopā un likām ceļus, pa kurien ir droši braukt un kur var un kur nevar pēc likuma. Tas viss, protams, bija... Bet ar pasi padusē tad jau jābrauc. Jā, ar pasi, un, protams, ka tos pirmos dalībniekus vienmēr tie robežsargi stādināja, un tad, kad jau brauca 40. 50. viņi jau sen jau zināja, par ko ir runa, un viņus laida tālāk. Jā, bet ir vēl otra lieta, kas joprojām ir aktuāla. Es esmu katrā Latvijas novadā, uz to brīdi Latvijā bija 36 novadi, izveidojis vienu velo maršrutu. Katrā novadā? Katrā novadā, tie ir 45 līdz 70 km gari maršruti, un tu vari braukt viņu kaut vai 2 dienas. Kur tādus maršrutus var redzēt? Man personīgi interesēti. Manā mājaslapā to var iegādāties, un katrs šis maršruts maksā simboliski 1 eiro, un tu visus pa 36 eiro tu nopērci visus maršrutus un brauc kad gribi, uz kuriem novadiem vēlies, un tie visi maršruti ir apļveida, līdz ar to tu vari aizbraukt ar mašīnu, nolikt mašīnu un atgriezīsies pie mašīnas. Daļa no maršrutiem sasniedzam arī ar vilcienu, un tā tu vienkārši vari iepazīt vairāk Latviju. Jā, tie maršruti tika veidoti pirms gadiem. Iespējams, kāds ceļš jau ir aizaudzis, kādam ceļam ir uzlikta zīme privāti īpašums, bet Latvija mainās. Un tas arī ir gan interesanti apskatīties, kas šeit bija pirms pāris gadiem un kas ir tagad. Kā ir vēlme apceļot Latviju ar velosipēdu? Ir interesanti, ir apmeklētāji, kā ikgadējā šī tradīcija. Ir dalībnieku skaits pieauga vai saglabājas tie paši, kas katru gadu, kā jums ir? Teiksim tā, ka var paskatīties pasažieru vilciena. Tagad Vivija statistiku par vasarā pārvadātajiem velosipēdiem, jo vilciens nenoliedzami ir populārākais riteņbraucēju transporta līdzeklis, jo tur bez lielām problēmām vienmēr varēs pārvadāt velosipēdu, un vilcieni kursē uz lielāko daļu uz Latvijas perifērijām. Līdz ar to var aizbraukt uz Daugavpili, Rēzekni un no turienes sākt savu ceļojumu pa Latgali.
Jo nevienmēr cilvēki izplāno tādus apļu veida lielus maršrutus. Vislabāk ir kaut kur aizbraukt ar vilcienu un tad doties tā kā tālāk. Un pieaug šo dalībnieku skaits, riteņbraucēju skaits, un mēs varam pastīties piekdienu vakaros vai sestdienu rītos. Vasarā Rīgas stacijā būs daudz riteņbraucēju. Jūs tajā skaitā? Vai jūs tomēr ar mašīnu? Es daudz izmantoju vilcienus. Gana daudz, jā. Tad Rail Baltica plāns, kas kādreiz Latvijā būs, arī varētu atvērt vai savienot velomenu ceļu ar Eiropu vairāk. Jā, bet es teikšu, ka aizlidot ar lidmašīnu ir ērtāk un ātrāk, un noteikti būs arī lētāk. Jo visos savos ceļojumos mēs izmantojam gandrīz tikai Air Baltica pakalpojums, jo viņiem visplašākais tiešais tīkls, un viņi ir gan atsaucīgi pret velo pārvadāšanu. Tikai papildus kaut kāda samaksa? Papildus samaksa, jā, bet agrākos laikos bija tikai 10 velosipēdu uz reisu, un tagad ir 30 velosipēdu, un līdz ar to tas man paver vairāk iespējas, vairāk riteņbraucējus atvest. Jo mēs vienmēr ņemam līdzi savus velosipēdus, jo savs ir savs, nekā kaut kur nomāc uz vietas, nezinu, vai kāds tur būs izmērs, vai viņš tur darbosies, viss kā vajag un tā tālāk. Vai ir ērti pārvadāt mūsdienās velosipēdu? Jā, tas nebūs gluži tā, ka tu ierodies lidostā, padusē velosipēds un tagad liksi viņu blakus sēdvietā. Bet tāpat kā pirms ceļojuma mēs sakrāmējam savu koferi, mēs izdomājam, kuras drēbes mēs ņemsim līdzi, kādu kosmētiku un tā tālāk. Tāpat arī mazliet jāparūpējas par savu velosipēdu. Viņam ir vajadzīga kartona kaste, ko var dabūt par brīvu jebkurā velo veikalā. Un pirmajā reizē viņu iepakot varbūt būs grūtāk, bet tiklīdz to būs izdarījis vienreiz, divreiz, tad tā sapratīs, ka tās ir 15 minūtes, un reizēm salikt to ceļojumu koferi ir grūtāk. Es esmu pamanījis lidostās velo ceļotājus ar tām kastēm. Tagad es saprotu, kas tās pa kastēm ir. Jā, mūs bieži vien dēvē, ka mēs vedam vai matračus vai televizorus, un mēs sakam, jā, ceļojumā labi jāizguļās. Krišjān, kas ir jūsu mīļākais galamērķis? Velo galamērķis. Kur jūs labprāt atgrieztos vēl un vēl? Šis ir ļoti grūts jautājums, bet reizēm var paskatīties manu ceļojumu piedāvājumu. Ja es tajā vietā atgriežos un vedu vēl riteņbraucējus, tad man tur ir paticis. Un viens no top noteikti ir Norvēģijā Lofotas salas. Un kas patiesībā ir gana viegls galamērķis, jo mēs kalniem braucam apkārt. Lofotas salās īsti nav ceļi pāri tiem skaistajiem kalniem. Viņi ir visi vijās gar kalniem, un līdz ar to ir vieglāk izbaudīt šos skatus. Pēdējos gadus ir ļoti palaimējies, jo vienmēr tur ir bijuši plus 30 grādi. Siltāk nekā Latvijā, nemaldos tajā laika brīdī. Līdz ar to ir jāpārplāno ceļojums, ka ir jāiekļauj vairāk pludmales un vairāk apstāšanās un peldēšanās, kas šķiet pilnīgi neraksturīgi. Kā var aiz polārā loka peldēties, un patiesībā tur ūdens ir krietni siltāks nekā Baltijas jūrā. Tiešām? Jā. Pilnīgi neticami. Šādas neticamas vietas un sakritības liek tur atgriezties vēl un vēl. Brīnišķīgi. Kas ir tas galamērķis, kuru plānojat vai vēlētos sasniegt, bet pagaidām tā kā vēl īsti nav sajūta, ka būtu jābrauc uz turieni? Ir kaut kas tāds, kas ir padomā, tāds izaicinošāks jau varbūt vairāk krietni priekš organizēšanas un plānošanas? Es tieši vakarā sēdēju pie kartes un domāju, visa pasaule ir vaļā. Vienkārši tu vari izvēlēties, aizbraukt jebkur, izpētīt un aizvest tur cilvēkus. Man mazliet tā kā ir iekritis sirdī tas Argentīnas, Čīles gals tuvāk pie ugunszemes. Patagonija, jā? Jā, bet vairāk tieši tā kalnu un ledāju daļa, nevis tas līdzenums, bet tas ir tikai tāds domu līmenis. Bet ir jau parādījušies aizmetņi. Jā, tur svarīgākais ir saprast, kādas ir distances starp viesnīcām, jo mēs telti neņemsim līdzi. Tā kā iespējams, ka Dienvidamerika
kādreiz būs. Tas būtu interesanti. Jo tagad jūs ceļojat Āzija, Eiropa. Kas vēl ir plānā? Pēc pusotra mēneša, janvāra vidū, es ar grupu došos uz Jaunzēlandi. Tas ir arī tomēr krietns gabals ko ceļot. Jā, patiesībā vienmēr, ja mēs gribam ar savu mugursomu vienkārši aizlidot kaut kur uz jebkuru vietu pasaulē, var gana viegli nokļūt. Bet tad, kad tu gribi paņemt līdzi savu velosipēdu, tas krietni sarežģīja. Sarežģīja visas šīs pārsēšanās lidostas, un tas viss ir sīki jāizplāno, kā tas notiks, vai lidmašīnā tiks ņemti riteņi, par kādu naudu tas būs, un tā tālāk, kā tu beigās no lidostas tiks līdz viesnīcai, kāda būs transferi, un tā tālāk. Tas ir tāda gara loģistikas ķēdīte, kas viss ir jāizplāno, un man patīk to darīt. Un Jaunzēlanda, protams, būs izaicinājums, bet beidzot mēs būsim janvārī īstā vasarā. Jā, tur ir vasaras sezona tajā laikā. Krišjān, jums ne tikai padodas plānot un organizēt, bet esmu pamanījis arī, ka jums padodas ļoti labi fotografēt. Kurā mirklī, kādā brīdī tas izdodas? Jums ir daudz skaistu fotoattēlu, fotografiju, kuras var redzēt noteiktos brīžos, vai kuriem padalās kāds draugs vai labvēlis. Kā jums tas izdodas? Manuprāt, fotografēšanā svarīgākais ir fotografēt īstajā mirklī. Un man velobiksēm ir kabata, kur ir mans telefons, un es viņu varu izvilkt ārā un nobildēt principā sekundes laikā. Un tas ir tas svarīgākais. Un nezaudēt kontroli par velosipēdu. Jā, teiksim tā, ka vismaz 90% no bildēm ir tapušas braucot. Protams, lielākā daļa neizdodas, bet tās labākās ir izdevušās. Ir bijuši dalībnieki un mani draugi, kas ir veduši somā līdzi profesionālu tehniku, bet viņiem nav bilžu, jo viņi, kamēr apstājas, izvelk ārā, nofotografē. Tas prasa laiku, un līdz ar to vissvarīgāk ir, mūsdienās telefoniem ir ļoti labas kameras. Notīri to speķa filtriņu, tos sviedrus un bildē. Es neesmu nekur mācījies, kā to darīt, bet laika gaitā fotografējot, es to esmu apguvis. Un, principā, es katru dienu arī Latvijā uztaisu vismaz 50-70 bildes. Es fotografēju visu, un tā ir man kā dienas grāmata. Es pēc tam atceros, kur es esmu bijis, jā, un iespējams man tā bilde nodara, lai es pēc tam popularizētu kādu pasākumu vai ko, tur ir bijuši kaut kā skaisti salicies, kaut kāda ziemas diena, un tāpat arī šodien ārā sniegs, un ir iespēja uztaisīt skaistas bildes. Krišjān, man ir jautājums tāds varbūt mazliet provokatīvs. Šāda slodze velobraukšanā, vai tas ir veselīgs dzīvesveids? Vai tas tomēr ir tā kā uz robežas, ka mēs tomēr patērējam vairāk savu iekšējo fizisko resursu, nekā mēs spējam atjaunoties? Teiksim tā, ka paldies Dievam, es neesmu profesionāls riteņbraucējs. Es netrenējos smagi, un es nebraucu lielākoties sacensībās. Retu reizi es piedalos. Ja jūs šādu jautājumu uzdotu Tomam Skuiņam, iespējams... Es domāju, ka atbildi es zinu jau pat nepajautājot. Protams, ka profesionāli sportisti krietni vairāk iztērē to savu veselību. Viņiem nenāk tas par labu. Jā. Bet es ļoti dozēju šos te braucienus. Protams, ir reizes, kad es sevi izsmeļu, bet es esmu ieplānojis laiku, lai es varētu arī atpūsties. Kā jūs atjaunojaties? Kas ir tas noslēpums, kas palīdz pēc šādas slodzes veiksmīgāk atjaunoties? Varbūt tas palīdzētu arī kādam citam, kuram tas interesē šis jautājums. Jebkurā fiziskā aktivitātē vissvarīgākā ir atpūta. Un atpūta, es domāju, miegs. Mums ir kvalitatīvs miegs. Kārtīgi jāizguļās, un varbūt nevienu, 2-3 dienas var paņemt mierīgi pauzi, neko nedarīt, un tev atkal pēc 3 dienām gribas braukt ar riteni, tu esi spēcīgs, tev ir laba body baterija un aiziet uz priekšu. Krišjān, noklausoties sarunu ar jums, kāds klausītājs, skatītājs sēdēs divānā un sapratīs, jā, es arī to vēlos.
vai lai pievienotos jūsu komandai ceļojumos un piedzīvojumos, ir nepieciešams liels ieguldījums sākotnēji finansiāls, es domāju, nodrošinājuma ziņā, vai tomēr tas ir demokrātiski, liberāli pieejams? Nu, teiksim tā, ka mani klienti ir ļoti dažādi. Gan vecuma ziņā, gan arī ar kādiem Sagatavotības velosipēdiem ziņā. viņi brauc, gan sagatavotības ziņā, pieredzes ziņā un tā tālāk. Nereti es esmu paskatījies ar tādu šķību aci, ka tas velosipēdiņš ir tāds gana lēts, gana smags, vai viņš tiks līdzi, ekipējums arī nav īsti tāds. Un patiesībā viņš ir grupas līderis. Tā kā es neteikšu, ka svarīgākais ir, lai būtu dārgas lietas. Ekipējums vai nodrošinājums, jā. Tas nav. Jā, lai tas būtu tehniski labs, lai tur nelūstu uz katra stūra, bet šīs te summas galīgi nav lielas. Ja mēs runājam par kaut kādu kalnā kāpšanu un par augstajiem kalniem, tas ir nesalīdzināmi dārgāks, ir vajadzīgi daudz vairāk treniņi, aklimatizācijas un tā tālāk. Ar velosipēdu var braukt jebkurš, bet pats svarīgākais, lai to cilvēks pats vēlētos. Nevis tagad kolēģi ir uzdāvinājuši, bet viņam patiesībā tas īstenībā neinteresē. Jums tādi ir gadījumi bijuši, kad ir kāds, kas nonāk jūsu pulkā, tā kā īsti negribēdams, tā kā vajag piedalīties un braukt ar jums kopā? Tad, kad es strādāju iepriekšējā darbā, es rīkoju uzņēmumiem tādus saliedēšanās pasākumus. Un tur uzņēmuma priekšnieks bija nolēmis, ka viņi visi darbinieki brauks velobraucienā. Viņš nebija liels, 25 km pa Latviju, tur izbraukt mazu gabaliņu. Bet pusēji absolūti tas neinteresēja, un vēl tā daļa nemācēja vispār braukt ar velosipēdu. Un pēc 1. kilometra saka, vai tas jau ir beigas un tā. Līdz ar to tas tika piespiests. Savukārt manos braucienos cilvēki paši šo te izvēlās. Neviens viņus nepiespiež. Ja viņi izlasa to visu aprakstu un visu programmu, viņi zina, uz ko viņi ir parakstījušies. Un viņi zina, ka viņiem būs tās 5, varbūt 6 stundas dienā jāpavada uz velosipēdu, bet tās 18 stundas viņi varēs darīt, ko viņi grib. Kā ir sievietes vai vīrieši ir vairāk? Vai tomēr vienlīdz interesē velobraucieni gan sievietēm, gan vīriešiem? Es teikšu tā, ka vairāk jau tomēr ir tie vīrieši. Un ir braucieni, kur mēs esam tikai džeki, bet tās sieviešu skaits ik pa laikam pieaug. Vēl ko cilvēku ļoti baidās, to piezvanu un saka, jā, man jau ir 45 vai 50, vai es spēšu jums jaunajiem tikt līdzi. Jā. Un tad man vienmēr ir piemēra ar to, ka man gandrīz katrā grupā ir kāds pensionārs, un es saku, tas grupas vidējais vecums ir 45 gadi. Tie ir cilvēki, kas ir bijuši fiziski aktīvi, viņi joprojām var pabraukt ar velosipēdu, viņiem bērni ir jau tajā vecumā, kad viņi var atstāt vienus, vai arī par viņiem jau vairs tur nav jāuztraucās. Un tas ir tas pamats. Tad, kad cilvēks ir, principā viņš atsāk savu dzīvi, un viņš var braukt 50, 60 gados, un regulāri uz manu velo nometni brauc kungs, kuram ir 84 gadi. Vēl aizvien. Un viņš brauc ar mums kopā, un reizēm viņš var pamācīt tos jaunos. Abrīnojam. Bet tas ir cilvēks, kurš nodarbojas katru gadu ar velobraukšanu? Jā, protams, ka tas nav tā, ka viņš tagad 70 gados ir izdomājis, ka viņš sāks braukt ar velosipēdu. Viņš vienmēr ir braucis ar to riteni. Nav īsti jābūt tādam kaut kādam sportisko sasniegumu, kaut kādam CV, bet nederēs tas, kas cilvēks ir 40 gadus dzēris, pīpējis, un tagad viņš izdomās, ka viņš sāks kaut ko aktīvi darīt. Tas ir ļoti labi, bet vispirms, lai viņš pabraukā pa Latviju, patrenējās. Lai viņš pastaigā. Svarīgākais ir šī staigāšana. Tāda maza slodze, lai viņš pierod pie tās fiziskās aktivitātes, kas ir ar zemu pulsu. Un tad jau tas būs kā pamats. Jo, ja man grupā piesakās cilvēki, kas ir bijuši kalnos, es zinu, ka ar viņiem nebūs problēmas. Jo?
Jo viņš ir pieradis šādai nelielai, bet ļoti ilgstošai slodzē, kas ir šī riteņbraukšana. Tā ir. Kalnā kāpējiem ir interesanti, ka Latvijā velobraucējus es katru gadu pamanu vairāk un vairāk. Es domāju, ka tas ir ļoti labi, tas ir veselīgs dzīvesveids, un es uzskatu, ka kardiotreniņš tomēr ikdienas režīmam, ja mēs varam nobraukt kaut vai dienā 10 km, tas taču ir ļoti labi priekš mūsu veselības, pareizi. Bet tieši tā, uz darbu var braukt ar velosipēdu. Jā, ir ziema, un ir reizes, kad es tiešām nelienu ārā riteni, jo es zinu, ka tas ir grūti, bīstami, un es traucēšu satiksmē. Bet pat mūsu ziemās tā ir varbūt viena nedēļa, kad ir tik dikti sasniedzis. Cilvēkiem vajag izmantot savu laiku, kas viņiem ir starp piecelšanos un darbu, liederīgi. Nevis sēdēt sastrēgumā vai varbūt tur gaidīt sabiedrisko transportu, bet aizbraukt uz darbu. Es nesaku, ka to visi varēs izdarīt, tur ir milzīgi daudz citas problēmas. Bet izmantot to laiku liederīgi. Labāk šīs 40 minūtes uz velosipēda, uz darbu un atpakaļ, nekā nekas. Nekā dīvainā, mašīnā sēdēšana vai dīvainā sēdēšana? Protams, ka ir ērtāk. Un, komfortāk, kaut vai sēdēt tajā sastrēgumā un tā. Bet īpaši, ja tu esi pie stūra, tu tur nepastrādās, tu nerisināsi cits jautājums. Bet braucot ar velosipēdu, tev galvā rodas dažādas domas, idejas. Un tas ir man. Riteņbraukšanā rodas viss kaut kas jauns. Kā meditācija? Patiesībā tas ir vairāk biznesa idejas, kur es varētu aizvest cilvēkus, kā es šo varētu izdarīt citādāk. Un dažreiz pat es apstājos un pierakstu telefonā. Hei, Klau, laba doma. Un tas viss rodas praktiski braucot riteni. Tur droši vien arī labs fizioloģiskais izskaidrojums, jo skābeklis labāk piegādājas smadzenēm, un smadzenes daudz labāk mums strādā tajā procesā. Bet tieši tā, es apsēdīšos pie datora un vienkārši, tagad man būs stunda, kad es domāšu. Tā tas nestrādā, un to mēs visi ļoti labi zinām, ka mums ir vajadzīga kaut kāda cita vide, kur mums šīs idejas var rasties. Krišjān, pilnīgi noteikti par jums var teikt, ka Trakajam pieder pasaule, jo pagājušā gadā vai šī gada sākumā es pamanīju, ka ārā temperatūra bija -20, bet Krišjāns bija ar fotografēju un devās kaut kur velo braucienā. Kas bija tā motivācija? -20 ārā baložos un Krišjāns brauc ar velosipēdu. Tad ir vislabāk braukt, jo tik lielā salā jau arī tas ledus vairs pat tā neslīd. Bet patiesībā tas ir interesanti paskatīties tās savas robežas, cik zemā temperatūrā vēl tu vari kustēties, nenodarot sev pāri un patiesībā pārbaudot šo te. Rokas nenosala? Protams, ka tur ir savilkts viss iespējamais virsū un kārtās. Es pagaidām esmu braucis ar velosipēdu, -28 grādi ir tā zemākā temperatūra, bet arī tad parasti tās ierīces, visas digitālās slēdzas ārā, jo viņas nav paredzētas šādai izmantošanai. Tad tas nekā freestylā. Tas ir iespējams, un pirms gadiem 10, 15 mēs ar draugu esam braukuši uz Viļāniem pa meža un grāns ceļiem pa nakti, kad vidējā gaisa temperatūra uz 20 stundu braucienu bija -19. Un tajā laikā nebija īsti ekipējums, un mēs izdzīvojām un neko neapsaldējām. Tā kā mūsdienās ekipējums ir pieejams praktiski jebkādiem laikapstākļiem. Līdz ar to dzīve ir palikusi vieglāka, bet mēs esam palikuši bailīgāki. Tas ir, jūs atjūtat arī pie saviem nevis klientiem, bet ceļojumu biedriem, domu biedriem, ka viņi tomēr ir piesardzīgāki palikuši? Es skatos uz sevi, un es ar katru gadu kļūstu piesardzīgāks, un es kļūstu lēnāks. Ne tikai tas, ka es fiziski varbūt nevaru tik ātri pabraukt, bet man sāk parādīties bailes par braukšanu lejā no kalna. Jā, gluži man. Tas iemesls, kāpēc es Krišjān nepievienojos braucieniem. Jā, bet ja mums ir no kaut kā bail, mums tas ir jādara, bet ir jādara piesardzīgi. Līdzīgi kā ar peldēšanu. Mums tā kā visiem vajadzētu mācēt peldēt. Tas ir tīri drošības viedokļi. Jā. Bet ja mums ir bail no ūdens, un mēs nekāpsim tajā basēnā, mēs nekad neiemācīsimies. Tev ir jāiet, jāmēģina. Tev ir bail braukt pa grāns ceļu.
Tāpēc tev tieši pa to ceļu ir jābrauc, lai tu Ieskatās bailēm acīs. varētu iemācīties. Kristiāna, braucot, minēja, ka katrs brauciens tomēr ir ar kalniem saistīts. Incidenti kaut kādā veidā nodrošināties. Eiropā mums ir ērti tas, ka mums ir evaks sistēma, ka mēs varam ja kaut kādas traumas rodās vai nepieciešama šī neatliekama medicīniskā palīdzība, viņa ir iespējama un pieejama. Ir tādi gadījumi bijuši grupās, kā nodrošināties pret šo, vai tas ir tomēr katra atbildība, tas, protams, pats par sevi, bet kā grupas vadītājiem paredzēt kaut kādus riskus ir iespējams? Riskus var paredzēt, bet viņi noteikti būs un arī piepildīs. Es varu pastāstīt par savu atgadījumu pirms mēneša, kad Maljorkā, kas ir riteņbraucēju paradīze, grupas vadītājs Krišjānis Rateniks ieskrēja automašīnā. Es tiešām nevaru nepasmieties. Krišjāni, kāds ir iespējams? Man to grūti izstāstīt. Velomens ieskrien autobusā. Tā bija automašīna, un tas bija tāds absolūti tāda pilsētu vide, kur ir pilnīgs relaks. Tas nav ne nobrauciens, tur ir mazs ātrums, un tu neesi koncentrējies. Braucot ar velosipēdu ir jābūt visu laiku koncentrētam, arī ar mašīnu braucot. Tu nevari atslābt, bet mēs bieži atslābstam, pat stāvot sastrēgumā. Ja mēs braucam uz 5 km/h, mēs esam atslābuši, bet tad var notikt arī nelaime. Jo tad, kad mēs brauksim ar mašīnu uz 150 km/h, mēs būsim iekrampējušies stūrē, un mēs nebūsim atslābuši. Pastāsti, Krišjāni, kā notikās šī? Es ieskrēju automašīnā, kas bija mana kļūda. Es dabūju smadzeņu satricinājumu un aizvedu uz slimnīcu. Tā ir Eiropas valsts, tur, protams, darbojās visas apdrošināšanas, viss pēc tam tur tiek sekts. Un par šīm juridiskām lietām vairs īsti nav jāuztrauc. Jebkurā civilizētā valstī arī, kas ir ārpus Eiropas Savienības, par šīm lietām būtībā nav jāuztrauc. To visu atrisina. Protams, laime nelaimē, bet tas gadās ar grupas vadītāju, nevis ar kādu no grupas biedriem. Protams, ka man viņi visi ir pieauguši cilvēki, ir atbildīgi par sevi, bet es kā grupas vadītājs par šo pārdzīvošu. Ir bijuši dažādi gadījumi, kad mums ir jāsauc ātrā palīdzība un tā, bet šīs visas šis ir paaugstināta riska nodarbe. Un pat ejot kalnu pārgājienos, mums var paslīdēt kāja, un mēs varam kaut kur nokrist, mēs varam izlaust kaut ko. Tā kā jebkurš aktīvs sports, aktīva dzīvesveida pavadīšana saskarās ar kaut kādiem riskiem. Es par to esmu domājis, man ir rīcības plāns šādiem gadījumiem, arī tas ir izplānots un tas ir noorganizēts tādā ziņā, Krišjāni. Jā, arī tādiem gadījumiem, ja ar mani kaut kas notiek, kā tālāk grupa spēj pārvietoties, kas notiek ar viņu un tā tālāk. Atbilstoši, kā jau mēs runājam, plānošana un organizēšana tomēr ir stiprā puse Krišjānim. Krišjāni, vēl tāds varbūt viens no pēdējiem jautājumiem par to, ka Velomenam ir veltījums Latvijai vienmēr uz 18. novembri īpašs sveiciens valsts svētkos. Varbūt pastāst, kas tas ir un kā šī ideja radās? Patiesībā ideja laikam nav mana, bet tas jau bija tik sen, ka to vairs neviens nezina, kam tā ideja bija. Bet, ja nemaldos, es pats piedalījos kāda cita veidotā pasākumā, kad Latvijai bija 89. dzimšanas diena. Un bija tāds velo brauciens, tik kilometri, cik Latvijai paliek gadi, un kaut kas tur bija izplānots, kaut kas varbūt nebija tik labi. Tad tas viss kaut kur pajuka, un tad es izdomāju, ka šo te vajag atjaunot tradīciju. Jā, bija reizes, kad bija ārkārtīgi slikti laikapstākļi, un tie bija pirmie braucieni, un tādu velomenu daudz nepazina. Mēs braucām 2, 3. Bet jau gadus 10 šis ir tāds gana masveidīgs pasākums. Es vienmēr cenšos izplānot, 18. novembrī es esmu Latvijā, un mēs sākam un beidzam pie Brīvības pieminekļa, un mēs nobraucam pa vienmēr unikālu maršrutu, tik kilometrus, cik Latvijai gadi. Tad šogad nobraucāt 107. 107 kilometri, un tie nav pa šoseju. Mēs braucam pa meža ceļiem, pa grants ceļiem, mēs
reti, kad satiekam automašīnas. Arī izbraukšana no Rīgas tiek sīki izplānoti, pēc iespējas mazāk luksofori, kur ir veloceļi vai ir kaut kādi cauri pagalmiem un tā tālāk, lai mēs netraucētu satiksmē, lai šis brauciens būtu krietni raitāks. Šogad bija īpaši izaicinoši laikapstākļi, bet, kā es smējos uz starta, mēs parasti esam tik daudz cilvēki, cik Latvijai ir arī gadi. Tātad ap 100 mēs parasti esam, un šīs nav sacensības, tas ir vienkārši brauciens, un tu vari viņu pabeigt arī krietni vēlāk, tu vari braukt ātrāk. Parasti jau tas kodols izveidojas ap mani, un tā mēs nobraucam un sveicam Latviju dzimšanas dienā. Paldies tiešām par to, ka jūs arī šādā veidā cenšaties nostiprināt Latvijas vērtību. Mēs esam aktīvi, turpinam būt kustībā, dzīvespriecīgi un arī veselīgi. Novēlu Krišjānu turpmāk, kā saka, drosmīgus ceļojumus, un lai Latvijas vārds izskan arvien tālāk. Paldies par šo sirsnīgo sarunu, un lai izdodas. Paldies jums! Paldies jums!